Tātad, kā pārbaudīt šāda tipa matricu, kas ir paredzēts datoram bez datora. Piemēram, šajā gadījumā mums vajag pārbaudīt, kā strādā šī matrica. Tas notiek pavisam vienkārši. Ir vairāki matricu veidi, un katram matricu veidam ir savs kontrolieris. Šeit ir ports, pieslēgsim pie šī porta kontrolieri. Šādi izskatās kontrolieris. Te ir viņam konektors, pieslēdzam konektoru pie matricas. Varam noņemt aizsargplēvīti. Tā kā šī matrica tūlīt tiks uzstādīta datorā. Kontrolieris pieslēgts. Pieslēdzam barošanu. Un acīm redzami, ka matrica ieslēdzas. Dotā brīdī rāda, ka nav signāla. Viņa aiziet gulēt. Ja gribās pārbaudīt kārtīgāk, var pieslēgt pie datora, izmantojot HDMI vadiņu. Ar šiem kontrolieriem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo, ja pieslēgs nepareizu matricas veidu pie nepareiza kontroliera, tad gan matrica, gan kontrolieris var nodegt. Tā, pieslēdzam pie datora. Un mums parādās bildi. Matrica ir nevainojama. Ļoti labas krāsas. Var uzstādīt datorā. Vienkārši pieslēgts ar HDMI vadiņu pie datora, izmantojot šo kontrolieri. Tieši tāpat var pieslēgt cita veida matricas. Ir pieejamas arī 17 colu lielākiem datoriem. Un pie mums ABC Service OV var viņas gan pārbaudīt, gan nomainīt, gan arī nopirkt. Ir uz vietas ļoti daudz matrices, visdažādākā veida, gan oriģināls, gan savietojamas. Tāpēc droši nākiet pie mums uz abcservice.lv vai zvaniet 26 333 217.